Kādā baltā dzīvoklī kopā ar baltu kaķi dzīvo Liene. Baltās krūzēs viņa gatavo mums rīta kafiju. Iepriekšējā vakarā atgriezusies no atvaļinājuma Itālijā, brokastu galdā ceļ itāliešu šķiņķi, lai atcerētos Livigno garšu. Nespēju pieņemt to, ka es neesmu vairs Itālijā. Tad ir jāpaildzina kaut kā tā sajūta. Pirms 8 mēnešiem Liene ir pārcēlusies no Birmingemas uz Rīgu. Lielbritānijā viņa pavadīja gandrīz 4 gadus. Birmingemas pilsētas universitātē studēja sabiedriskās attiecības un vadību. Pēc tam izgājusi praksi sabiedrisko attiecību aģentūrā Grayling Midlands. Studiju laikā Lielbritānijā Liene 1. gadu pelnījusi naudu strādājot sviestmaižu ēstuvē. Vēlāk dabūjusi darbu universitātē. Viņa atzīst, ka Latvijā ir vieglāk piepildīt savus sapņus nekā citviet. Tas var visu Latvijā, man liekas, sasniegt to, ko tu vēlies. Es domāju, ka ārzemēs to izdarīt daudz grūtāk. Un, tas viens pats ir kaut kāds tāds pamats vai balsts, ar ko tad darboties un dzīvot. Iemesli, kāpēc kāds brauc prom studēt, ir ļoti dažādi, bet es domāju, jebkurā gadījumā tas ir izdzīvojot un pieņemot to izaicinājumu, tas noteikti dod kaut ko labu. Lielākā mērā nekā kaut ko sliktāku. Pēc studijām Liene nolēma atgriezties Latvijā. Būdama mākslinieciskas dabas, saulaicīgi izveidoja mazu, asprātīgu reklāmiņu par sevi un ievietoja sociālajos tīklos. Tā guva atsaucību, saņēmusi neskaitāmus darba piedāvājumus. Tomēr nekas nešķitis piemērots viņai. Tad es ieraudzīju darba sludinājumu reklāmas aģentūrā Mēmēs, un tad tā iekšā tā doma bija, ja es dabūšu tur darbu, tad 100 punktus es palieku Latvijā, nevis tikai uz vasaru, bet es palieku Latvijā ilgāk. Un tad es atceros lasīju sludinājumu, un sludinājumā bija rakstīts, ja tu pieliksi vismaz uz pusi tik liels pūles šajā pieteikumā, kā mēs pielikām, veidojot šo sludinājumu, tad mēs uzaicināsim tevi uz to darba interviju. Es atgriezos Latvijā, un jau pēc 10-12 dienām man jau bija jāsāk strādāt. Liene ir projektu vadītāja, līdz ar to viņa dara tās lietas, kas projektu vadītājiem ir raksturīgi. Sākot no darba uzdevuma sagatavošana māksliniekiem, turpinot ar klientu attiecībām, tādu sazināšanos ar klientu un beidzot ar visādu problēmu un izaicinājumu risināšanu. Un Liene ar to tiek ļoti labi galā. Aigars novērtē gan Lienes angļu valodas zināšanas, gan drosmi uzņemties sarežģītus darbus. Liene visu laiku ir gatava uzņemties jaunus izaicinājumus. Viņai nav baiļu, viņai nav robežu, viņa uzskata, ka viņa visu var izdarīt. Citreiz tas kaut kā varbūt arī biedē, vai tevi pašu dara bažīgi, dodot viņai kaut kādu darbu uzdevumu, bet līdz šim viņa ir pierādījusi, ka viņa ar visu tiek galā, vai tad, kad saprot, ka tūlīt netiks, tad vēršas pēc padomu, pēc palīdzības pie citiem. Liene savu uzņēmību skaidro ar to, ka Latvijā viņa var būt viņa pati un īstenot idejas ar plašu vērienu. Es aizbraucu kaut kur projām, un tad ir tā vide, kurā man ir jāiekļaujas. Un es nevaru uzstādīt kaut kādus savus noteikumus vai darīt tā, kā es gribu, tā līdz sirdsdziļumiem. Es vienmēr adaptējos, es paņemu to, kas man patīk, es gūstu kaut kādas zināšanas, bet es nevienā brīdī tā kā īsti līdz galam tur neiedaros. Tā es pārveidoju sevi, lai iekļautos tajā vidē. Bet Latvijā atkal ir tā, es atbraucu, un es zinu, ka tā ir tā mana vieta, kur es varu būt tāda tieši, kā es gribu. Teikt, ka slikti, pačīkstēt, meklēt kaut kādas attaisnojumus varbūt. Bet beigās jau, man liekas, viss ir atkarīgs tīri tā pašam no sevis. Lai cik muļķīgi tas neizklausītos, ja pats neko nedarīs un domās, kad es neko nevaru mainīt, tad arī nekas nemainītos. Man ir daudz draugi, kuri ir studējuši vai strādājuši ārzemēs, un viņiem viss liekas krietni savādāk, jo mēs domājam pārāk šauri no Latvijas perspektīvas. Mums liekas, ka mūsu problēmas ir milzīgas, vai mūsu tirgus ir liels tirgus, un tas viss nav patiesība, tas viss ir pavisam savādāk. Un tā iespēja iegūt šo pasaulē, elpo vismaz plašāku, ir lieliska. Aigara secinājums ir tāds, ka latviešu potenciāls ir milzīgs, arī tad, ja viņi dzīvo ārpus Latvijas. Neredz šķēršļus, kādēļ mūsdienu situācijā nevarētu savstarpēji veidot uzņēmumus un sadarbību, pat tad, ja darbinieks strādā ārpus dzimtenes.
Mēs aģentūrā ik pa laikam izmantojam freelanceru pakalpojumus, un es neredzu, kāda ir atšķirība starp freelanceru, kurš dzīvo tepat Rīgā Purciemā vai kurš dzīvo, nezinu, Londonas priekšpilsētā. Atšķirība ir nekāda. Pie tam mūsu radošā direktore kādu laiku dzīvoja Singapūrā, un tā bija pat iespēja mums kā aģentūrai, jo laika joslu atšķirība bija tāda, ka tad, kad projektu vadītāji nāca uz darbu, viņi jau bija uztaisījusi maketus, ko varēja sūtīt klientiem. Tas bija lieliski. Tāpēc es absolūti neredzu problēmas, kāpēc mēs varētu nesadarboties. Ja cilvēks ir savas jomas vai arodas speciālists, tad tas ir jāizmanto. Un tas jau viss ir atkarīgs no cilvēka, nevis no tās vietas, kur viņš atrodas. Liene apdomājas un atzīst, ka liela daļa viņas klases biedru pēc vidusskolas devās studēt, strādāt vai ceļot uz dažādām pasaules valstīm, taču liela daļa nu jau esot atgriezušies dzimtenē. Ko es esmu novērojusi, pilsēta Cēsis, no kurienes es nāku, ka jaunieši ir ļoti tādi patriotiski, un es godīgi nezinu nevienu citu pilsētu, kas varbūt arī no Rīgas brauktu tik bieži mājās uz Cēsīm. Un tāpat arī es nezinu nevienu, varbūt man nav bijis tāda pieredze, bet es arī nezinu no citām pilsētām, ka tik ļoti daudz cilvēku brauktu mājās no ārzemēm. Un man liekas, tas tāds iekšējais patriotisms ir un tā, mīlestība pret to pilsētu, savu valsti, kas mūs kaut kādā ziņā pietur un valk atpakaļ. Tā ilgtermiņā vienmēr man ir tā sajūta, ka es esmu Latvijā un es te būšu un darbošos.